koši rozā es tur esmu. Kā avene, kā pārgatavojusies avene. Un tā kā mani īsti nepamana neviens, lai cik es pēc pārgatavojušās avenes neizskatos, mani nepamana, tad parādās tas avenes otrs gals, kas ir tie ērkšķi. Kad tu iebāzi roku tajās lapās, tad tu vari kārtīgi arī sagriezties. Ciepa. Es to uzskatu par lielu godu piedalīties šajā izrādē, un mana priekšgājēja Inga Misāne ir izveidojusi brīnišķīgu, un es gribu teikt tieši drosmīgu lomas traktējumu. Komiskais apvienojas ar neglīto un kaut kādā ziņā traģisko. Man patīk. Kad atvers priekšskars, tad mans novērojums liecina, ka starp skatītāju un aktieriem uz skatuves notiek cīņa. Viņa notiek pilnīgi katrā iestudējumā. Un šī cīņa sākumā ir labvēlīga skatītājiem. Tas ir tā, ka mums ir jāpārliecina skatītājs, jāliek viņam ticēt, jāvad līdzi, jāpārliecina ar savu spēli, ar domu, ar šī fakta nozīmīgumu, kas uz skatuves notiek. Un nevienmēr ir gadījies, ka mēs vinējam šajā cīņā. Lūk, šeit mēs nonākam pie pūtvēņa fenomena. Atvers priekšskars, paiet pavisam īss mirklis, un es esmu uzvarēta. Kā skatītājs, es esmu uzvarēts. Tā nav nepatīkama uzvara, tā nav nepatīkama cīņa, tā nav nepatīkama zaude. Tas ir tas, ko mēs gaidām no teātra, ka teātris atnāks un uzvarēs, mūs pārliecinot. Un tas ir skaisti. Tā ir mūzika, tie ir mūsu skaistie tautas tērpi, tie ir dziesmu svētki, tas ir Rainis ar savu lielumu. Un tā cilvēku masas, teiksim, vara vai drīzāk spēks, kas nāk no skatuves, sinhronitātes spēks.